Mans vārds ir Oskars Ždigals. Es vadu dronu veikalu brickracing.com jau gadus 8. Brickracing galvenā joma ir FPV droni. Kas nezinu, kas ir FPV droni, tas ir First Person View drons. Brilles, virsū, pults un tuvākais, kas tur var būt tām sajūtām, ko tu gadi lidmašīnā. Tu kontrolē visu un tu redzi to, ko redz drons. Atšķirībā starp, teiksim, consumer droniem kā DJs un tiem, ja tu kaut ko salauz, vai tev garantija, vai tu nesi speciālistam, jo tur detaļas nav aizvietojums, tas ir viens. Tad FPV dronos tu vari jebkuru detaļu aizvietot ar jebkuru citu ražotāju, sakombinējot. Un ir tas ja tu kaut kur aizbrauc lidot un kaut kas notiek, un tev atnāk vecs vaļā, viņi nemāk lodēt vai salabot, nu tad tas nav. Nu, otrs variants ir iegādājis daudz, bet lodēšana tas ir viens no tādiem pamata elementiem. Nav universāls drons visam. Tur tev jāatrod balans, un tas, kas dar vienam, varbūt nedara otram. Tas arī, teiksim, citreiz ir šis gan vecāks cinevūpi cilvēki, tas ir tāds domāts vairāk kā filmēšanai ap cilvēkiem, tūmā, ar viņiem propelleri aizsargi. Un tie cilvēki šādi iegādājās, un tad viņi izdomā, ka viņi lidos tā kā ar tipisku freestyle dronu. Nu, viņš nav tam radīts, viņam, jā, viņš var lidot, bet tur atkal ir citas problēmas rasties vai kompetences neizturēt, jo viņš ir dizainēts tam. Līdz ar to no sākuma jānodefinē, ko tu gribi izdarīt. Ar kaut ko ir jāsāk. Gribu filmēt, man vajag to, gribu neskrauju, man vajag to, gribu istabā lidot, man vajag to. Tā kā nodefinēts, tad arī tu piemeklē atbilstoši komponentus, kas to spēj izdarīt. Ja mēs droni rājums, kas bija vairākus gadus atpakaļ, tad tipiskākais arī bija tas plasmas. Kaut kas nāca iekšā karbons, tagad tas ir karbons, arī visiem lielajiem. Tā kā kādā izpildījumā nodots vai tas. Ja mēs skatāmies, teiksim, racing droniem, kādreiz tas bija plānāks, mazāk ātri, mazākas jaudas. Ar laika gaitā tika izmantots, teiksim, tā saucamās rokas, biezākas, jo racing drons avarē un diezgan bieži avarē. Viņam ir jāpārdzīvo tas viss. Drons iedalām izmērā pēc propelleru izmēra. 5 colu, 6 colu, 7 colu, 8 colu, 9 uz augšu. Populārākais FPV drons ir 5 colu drons, tāpēc, ka tas tika atrasts veids, kas var panest GoPro kameru un saglabāt arī pieteikami manevrēt spējīgi. Tā pašā kā jau nav liels. Un tāpēc tas tāds go-to standards. Tagad kaut ko, teiksim, tas saucamies long range tālāk lidot, tad ir kaut kas lielāks 7 colas un uz augšu. Pēdējā laikā 10 colas, bet tas ir saistībā ar Ukrainas gadījumu, jo 10 colas nekas tāds FPV īsti nebija. Tāds eksotisks izmērs. Un tad uz leju, protams, ir visi mikrodroni, ko pa istabu lidot 65 mm propellerītes, maziņš drons un kaut kādi mazāki 3 colu, 4 colu, lai iekļautos 250 gramos, piemēram. Tur lielākais izaicinājums ir bateriju tehnoloģijas, jo tev ieinteresēts ilgāk būt gaisā, izdarīt vairāk darba, lielāku krāpu. Tu lietas, ka lielāka baterija, kā tu palielini lidojumu laiku, bet tur pieaudzēja svaru, līdz ar to tev jādara tas balans, ko tu gribi. Tas standarts ir litiju polimēra baterijas, un tas sastāv no cellēm. Baterijas ir iedalītas sākot no vienas celles, jeb 1S līdz cik celles tu gribi. Tipiskākais ir 6S ar 6 cellēm. Pēc būtības par drona akumulators kā tāds viņš ir drošs, bet tā pašā kā var jāizturās pret viņu ar bijību. Jo, ja akumulators vesels, viņš tiek pareizi eksploatēts, viņš ir drošs. Nu, mobilo telefonos tev ir, bet atšķirībā starp mobiliem telefoniem citām iekārtām, tad FPV droniem akumuļatoriem nav nekāds aizsardzība. Tas nozīmē, ka tu viņu var izgādāt vairāk, bet izgādāji vairāk, viņš aiziet līdz tam punktam, ka viņš vienkārši izgādājas līdz nulēm bojāties. Arī aizdegties, ja tu pārlādēji, tur mainās pretestības, un tāpēc viņš tāds svarīgi ir sekot līdzi. Pēc lidošanas mēs uzturam viņu tajā saucamajās glabāšanas storage voltage'ā, lai viņš tev ilgāk būtu, un tu negribi viņu nosēdināt maksimāli līdz tā, ka, ja teiksim, jebkuri citi droni DJs, viņš pateiksim, maz bateriju, viņš to neļaus lidot, šeit tu lidos, kamēr viss izslēgsies. Kontrolē mums pults. Katrai pultī ir tie risinājumi, kas saucamās RC links. Tas ir pirmais, un tur ir daudz un dažādi risinājumi. Mūsdienās populārākais, piemēram, ir LRS vai Crossfires. Laika gaitā ir mainījies tikai frekvence un protokols, kā sazinās. Ja mēs salīdzinām, teiksim, consumer drone DJI, atšķirības starp FPV tā būs vadība, jo tie droni stāv vietā, viņi ir tā kā punkts telpā. Tu, kur viņi noliec, viņš stāvēs. Tīrais FPV lidot manuāli. Tad, kur tu atstāji, kā dronā, kādu pozīciju viņš tādā arī saglabās. Tad tev vadība ir visu laiku būt uz naža asmenis, tev ir jākontrolē situācija. Tu nevar vienā brīdī atlaist vaļā un viņš tā kā nostāsies vai kaut kas notiks. Vai nospiest podziņu, viņš atgriezies mājās. Jaunā dzinēja tehnoloģija ir trīsfāzu motors. Kā saka, brushless bez suku. Tipiskākais trīsfāzu motors, stators iekšā, rotors ārā ar magnētiem. Jā, tas ir standarts tagad. Arī mazajiem. Kādreiz pavisam mazajiem droņiem bija brašta, suku motori. Brašta motoriem tev ir sukas, kas nodils. Tas šeit nav, sliktā gadījumā gultas nobeidzās. Nomēni. Viņš ir apkopjams. Viņš ir nebaidās ūdeni.
Navigācijai, FPV dronos tipiskākā programmatūra, viņi atbalsta tikai GPS atgriezties mājās. Un arī ar zinām precizitāti, bet tā doma tāda, ka tam aizvedot tālāk, tev kaut kas notiek, pazūd kontroli, viņš atgriežas atpakaļ, tad viņš nāks uz nosēšanos, bet tomēr tā doma, ka tu varētu pārņemt un viņi nosēdināt mierīgi. Un tipiskākais ir tas, kas ir analogais, tas ir 5-8 frekvencē, ir arī 2-4. Ir tur 1, 2, 1, 3, kas ir, bet FPV mums 5-8, jo, respektīvi, links starp dronu ir 2.4 tipiskākais un starp video 5.8. Tas tāpēc, ka nebūtu vienā frekvenču diapazonā, lai tev nebūtu, viņi savā starpā nepārklātos un netraucētu viens otram. Un tas analogais ir, tas pats populārākais, vislielākās iespējas vismazāko var uzbūvēt, jo tas ir vecākais. Viņš ir brīvi pieejams, jebkurš viņu var uztaisīt, kā teikt, open source. Ņem taisi un jebkurš, kas uztais, var ar jebkuru uztvērēju saliec kanāls, viņš tev rāda, kad ienāc DJs ar savu FPV sistēmu. Tā bija DJI 2. vai 3. reize, kad viņi nāca uz FPV hobiju, jo pirms tam viņi bija arī mēģinājuši, bet cena, tomēr FPV hobijistiem vienmēr tā cena, tas risinājums bija par dārgu, viņš neaizgāja, bez DJI vēl bija kompānijas, kas mēģināja, bet tur tā problēma kā bija, kad pirmiem digitāliem bija, tev ir video bildi, un tu nezini, kurā brīdī pazudīs. Ar analogo tu jūti, paliek sliktāk, un tu jūti, ka tu nevari, jo mums ir ļoti svarīgs aizsturs starp bildi, ko redz drons un tevi. Viņai jābūt maksimāli mazākiem. Jo, ja pamēģinās ar DJI Maviciem vai tiem lidot pēc kameras, skatās tikai kaut ko smalkāk, un tu pat nav liels ātrums, un viņam jau ir problēmas. Tad mēs viņam lidošu 100 km/h pāri. Tās sekundes desmitdaļas nozīmē daudz. Šitas ir vairāk tā kā sacensībām. Sacensībām tev baterija parasti. Tātība droniem parasti iet apakšā baterija. Mazāks, laukums, kompaktāks. Šis arī tāds pavecs modelis, bet princips jau nemainās. Mainās tur rāmas, kā tu saliec. Un tad tas saucamais freestyle drons. Tipiskākā konstrukcija mums saucamais tāds autobuses garais. Baterija nāk augšā, priekšā GoPro. Šajā gadījumā tas GoPro Sessions, kas bija ļoti populārs starp FPV, ko izmantot. Tagad ir lielāks. Šis ir ar DJI digitālo sistēmu. Kodols vienāds motori, lidojuma kontrolieris ar motoru kontrolieru. Un tad video sistēma, kas ir atsevišķs. Līdz ar to tev sanāk, ka strādāt kopā jebkas. Jebkurš, te ir NT ražotājs sajūt kopā. Galvenais ir izvēlēties pareizo izmēru. Viss. Pats lielākais. Tas ir, manuprāt, tagad pats lielākais, ko taisa uz FPV. Ukrainas sakarā. Šis konkrētais ar 3 kg lido vairāk kā 10 minūtes. Bet tā nav viņa robeža. Tur ir working progress. Pats populārākais variants dronos. Iespējams, ka katram mājās tāds ir, vai ir kādreiz bijis. Tas, kas to dronus padarīja diezgan populārs. DJs dominēja. Labi, mūsdienās jau samazinās viņa tendence dēļ arī ar Ukrainu, kad metās nost. Bet vēl projām tas, ko viņi izdara, ir fenomenāli. Vienkārši cepa nost. Viņi ir Apples, kā saka. Tur nav viņiem tā konkurence. Lidojošs punkts, kur lidos, kur noliks, tur stāvēs atšķirībā no šiem pārējiem. Te ir viss kopā. Tu nopērci, tev viss ir. Viņi viss strādā uzreiz. Tad šeit ir tā, kā tu redzi dažādi ražotāji. Tur DJs vai Fat Sharks, tur FR Sky un tad pats kopā. Vispār tā, kur izmantot. Tad tas pats policija. Viņiem ir acis gaisā, tu vari vairāk redzēt. Tu pacēl, tu visu redzi. Lauksaimniekiem tas pats arī, tāpat miglošana, viss, kas tagad, kam glābšanas darbi arī kad meklē bezvēs pazudušos termokameras. Starp citu, FPV droniem arī teikt ir termokameras. Arī Ukrainas sakarā uztaisīja analogam arī digitālajiem ir, kad uzliek termokameru. Uzliek vienu kameru, parasto otru termokameru, lido pārskatās. Tas ir tāds interesants, kas ar to attīstību pienāca klāt. Tādā ziņā, īpaši nepieejamās vietās tik kaut ko piegādāt. Tehnoloģija, kāpēc neizmantot? Protams, filmēšana, apsekošana, viss, kur tu vari aizvietot, dārgās. Droni kādreiz filmēja ar helikopteru un kameru, tagad drons. Izmaksas ir nokritušās. Tas, ko helikopters noiet degvielā, pat nopirkt par dronu no sērijas. Es pat nezinu, jau kam ko iedomājas. Bet aiziet arī galējībās, jo tehnoloģija varbūt arī vēl nav tur. Drons jau pašā būtībā tur nekas, ja viņš lidot nekas sarežģīts, nav kaut kas jaunu izdomāt, tur ir 4 motori vai vairāk motori. Protams, tehnoloģiskās attīstības ir tas, AI vai kaut kas tāds, tas ir jau viņu veiktspējas uzlabot, ar ko viņi var darīt. Arī tagad tas, ka cilvēki var vienkārši dodas arī jau ir attīstīties. Varbūt kādreiz tu man nevar iztēloties 10, 20 gadus atpakaļ, kad jebkurš ies veikalā lidos droni.